Sveiki, copmaņi! Ja jūs lietojat laiva tehnoloģijas, tad šeit jums būs izcils, palīgs un sabiedrotais. Tas ir žiroskops. Tā ir vadība. Un tās ir daudzas citas ļoti svarīgas un nepieciešamas lietas, jaunas lietas. Ar šīm lietām mēs laiva tehnoloģiju pielietošanu paceļam nākošajā līmenī. Tipiska situācija laivā. Redzam zivi ekrānā. Metam. Redzam ekrānā, kā māneklis grimst, un tad viss pazūd. Pazūd tāpēc, ka laiva pagriezās. Un tad ko mēs darām? Mēs mēģinam ar celi, mēģinam dažādi pagriezt, bet abas rokas jau mums ir aizņemts, jau jāpietina ir. Un tas ir nopietns izaicinājums. Un šeit ir tam risinājums. Tā ir vadība ar vienu pirkstu. Pults uz kāta netraucē mest, netraucē nemaz. Tā ir momentānas sensoru kustības apturēšana. Tie īsie digitālie pulsiņi, ar kuriem mēs pārvietojam sensoru pa dažiem grādiem, precīzi un nekļūdīgi. Tas ir žiroskops, ko mums tik daudz copmaņi prasīja izstādē. Žiroskops ir lock target. Laiva griežās, bet zivs ekrānā paliek tā kā iesalusi. Tas ir šis jaudīgais mehānisms, ar ko vienā mirklī var sensoru ievietot, es tagad kopā salikams, var ievietot laivā un ielikt ūdenī. Īpaši tas ir svarīgs sportistiem, kam ātrums ir ļoti nozīmīgs sacensībās. Un kā rozīnīt uz tortes, ir režīms, ko mēs nocaucām par lock the fish. Laiva kustās, zivs pārvietojās, bet netiek pazaudēta, jo sensors stars fiksē šo zivi. Arī tanī gadījumā, ja viņi pārvietojās. Izstrādāts un izgatavots šis ir Latvijā, CRG Dog, no pirmā rezistora, no pašas idejas, no pirmā rezistora, no pirmās koda rindiņas, no pirmās detaļas rasējumā, līdz šīs te idejas realizācijai, līdz industriālajam dizainam, līdz visu funkciju pilnīgai darbībai. Turpinājumos mēs ievietosim vēl video ar Fishlock priekšrocībām, kā tas darbojās, darbība praktiskajā vidē. Un mēs izgatavojam šos Fishlock pēc pasūtījuma. Ja vēlies savu Fishlock, sazinamies.